NTV. Lūk, bet mēs turpinājumā par labiem darbiem, un par to vairāk mūsu kolēģe Renāta Ābelīte. Brīt Latvija sākās labo darbu nedēļa. Mērķis – palīdzēt ikvienam līdzcilvēkam un vairot palīdzēšanas kultūru. Šāda akcija ir vajadzīga mūsu sabiedrībai? Noteikti, noteikti. Es pats strādāju krīzes centrā, tā kā ikdienā sastopos ar šo problēmu, un tas noteikti ir vajadzīgs. Sakiet, kādus darbus varētu veikt ik viens no mums? Galvenais nebūt vienaldzīgiem, neiet garām. Labo darbu nedēļa sāksies 16. oktobrī un turpināsies līdz 23. oktobrim. Mērķis cilvēku rosināšana uz savstarpēju atbalstu, tādējādi vairojot pozitīvos mirkļus gan devējiem, gan saņēmējiem. Notiek 3. gadu, un man šķiet, ka viss ir norit ļoti veiksmīgi, un ar katru gadu mēs gūstam tādu lielāku atsaucību no cilvēkiem, jo šīs akcijas laikā mēs aicinām cilvēkus, Latvijas iedzīvotājus, darīt labus darbiņus, kas neprasa varbūt lielu finansiālu ieguldījumu, bet vairāk tādu kā brīvo laiku varbūt vai nedaudz savus tādus brīvā laika resursus būtībā tikai. Jo, lai labu darbu darītu, nevajag daudz, vai vienkārši apstāties, varbūt ieraudzīt, kādam nepieciešama palīdzība, vai tas ir bērns, vai tas ir varbūt kāds pensionārs vai dzīvnieks, un izdarīt kādu mazu niecīgu, bet labu darbiņu. Un kopā tas savācās tādā lielā, skaistā, vienā varbūt lielā kopā darbā un veido šī te labo darbu tādu tā kā kustību, ko mēs būtībā ceram, ka esam aizsākuši. Labo darbu nedēļas organizatori ir bieži viesi bērnu bāriņu aprūpes centrā Teika un priecē, ka labdarības kustībai ir daudz atbalstītāju. Ja mēs paskatāmies uz rietumu valstīm, kur ir varbūt daudz vairāk turīgi cilvēki, es domāju, ka tas ir jau tā kā dzīves norma, kad jā, mums ir jādara arī labie darbi. Ja mēs esam varējuši izdarīt, ja teiksim, kaut ko vairāk, mums iet labāk nekā citiem, tad mums ir jādara kaut kādi labi darbi, jāpalīdz tiem, kuriem iet netik labi. Firmas MA1 pārstāvji kopā ar Teikas bērniem bija organizējuši apmeklējumu zoodārzā. Ir cilvēki, kas varbūt baidās ar viņiem tikties un baidās kaut kādu saskarsmi, jo tie bērni tomēr ir savādāk. Viņi nav tādi bērni, kādi ir pieraduši, kādi mums varbūt ir mājās pašiem, ja, un viņi ir problemātiski. Viņi varbūt ir gatavi cilvēki, sabiedrība ir gatava palīdzēt, bet gatava palīdzēt no attālināti. Varbūt finansiāli, varbūt ar kādām mantām, jā, bet viņi baidās to saskarsmi. Viņiem liekas, ka tas būs kaut kas. Bet no tā nav jābaidās. Tie bērni ir tieši tādi paši bērniņi, kā ir mums. Kā brīvprātīgā Teikas bērnu aprūpes centrā darbojās Līga Krauja, kultūras koledžas audzēkņi, kura kopā ar bērniem veido Ziemassvētku programmu. Katru bērnu iespēju robežās taps šis koncerts un tiks piesaistīti sabiedrībā pazīstami mākslinieki. Pagaidām neatklāšu, kas tas ir, jo mums vēl vedam sarunas par to, bet tas noteikti būs ļoti populārs cilvēks sabiedrībā. Jau daudzus gadus šiem bērniem mūziku māca Ilze Lešīnska. Bērni ļoti dažādi. Dažāds ir veselības stāvoklis. Cits bērns man dzied, cits spēlē mūzikas instrumentus, cits tikai var klausīties mūziku. Bet tas arī viņam sagādā ļoti lielu prieku. Un katram bērnam es meklēju to veidu, kādā viņš var izpausties. Un visiem tas mūzika sagādā lielu prieku visiem bērniem. Un dažādos veidos to var darīt. Skatos kā laukā, meža rozītes veidzot mūs, cauri vasarām ziedam zied. Labo darbu nedēļa sāksies 16. oktobrī un turpināsies līdz 23. oktobrim. Informācija mājaslapā www.palīdzēsim.lv. Šī akcija ir aicinājums sniegt palīdzību ikdienā, katru dienu, katru nedēļu, katru gadu. Jā, ja mēs varam palīdzēt kādam, tad to daram, jo, ja kādreiz mums pašiem būs vajadzīga palīdzība, mēs būsim priecīgi, ka kāds mūs tomēr atcerēsies. Rīt